Labrīt, tauta! Šodien mēs dodamies braukt ar riteņiem. Pulkstenis pašlaik ir kaut bez 10 no rīta. Brokastis jau tika paēstas. Šodien solās būt ļoti labs laiks. Pēc grādiem skatoties varētu būt kaut kādi 20, 21. Tur kaut kādi bišķīti apmācies saulīte, bet tā arī izskatās. Kā redzat, ir kaut kādi nelieli mākonīši, bet spīd saulīte. 21 grāds man pilnībā der. Mēs ar Ibiku taisamies, Ibiks jau ir saģērbies. Es arī krāmēju kaut kādu somu līdzi, ko tur paņemt līdzi. Brauksim šodien ar riteņiem, tā kā mums būs tāds piedzīvojums. Un pēc tam, pēc riteņiem, plāni ir nodot viņus pilsētā. Un vakardien man nesanāca nopirkt kaut kādus tur vīnus un visu pārējo tur suvenīrus, tāpēc to mēs izdarīsim pēc riteņa izbraucieniem. Nu tad jau laikam tiekamies tālāk uz riteņa. Esam ieradušies uz baiku nomas vietu. Kā jūs redzat, kur šeit ir baiki visādi, tagad mēs te visi izvēlamies savu piemērotākos baikus pēc izmēriem vai ne tur. Un vēl neskā, neskatās būs arī ķiverītes jāvelk. Tā kā tagad notiek baiku piemērošanas laiks, kad mēs izvēlamies savu piemērotus baiku. Jā, rāpjās augšā, izmēģina viņus visādus. Būs mums, ja nemaldos, apmēram 2 stundu ceļojums. Profesionāļi var izbraukt turpat atpakaļ pa 2 stundām. Es domāju, ka mums tas prasīs stundas 3, 4. Forši. Starp citu, tie vēl ir arī e-baiki. Kas saucās e-baiki, ne kaut kāda interneta baiki, bet tie ir elektroniskie. Viņiem tur kaut kāda elektroniskā palīdzība arī ir. Pasieties, cik smuki. Wow! Tā, Ribiks ir jau gatavs. Es arī esmu paņēmis savu riteni. Ķiveri bišķīt. Maš bišķīt vaļīgāk jāuztaisa. Hello! Mēs esam gatavi, iedeva mums e-baiku. Kā izskatās? Jā, Rebeka ir kaut kāds smukāks. Man tādu prastāku iedeva, bet cik prastāks? Man īstenībā tieši tāds pats kā tev. Normāls e-baiks, tā kā mēs tagad gatavojamies, vajag vēl ieziedieties ar saules krēmu. Jā, ka tu vari viņš pateica, ja tu bišķīt vari aizsniegt, tas ir normāli. Galvenais, lai kājas pilnībā ķipos pedāļiem ir. Šādi izskatās mans aparāts šodienas e-baiks, elektrobaiks. Ieziedēšos ar sunscreamu un tad jau brauksim kaut kur kalnos. Tā ķiveri kaut kā bišķi pa lielu man izstās. Braucam ar e-baiku. Draugi, ja jūs braucat kaut kur uz kalniem un jums ir iespēja paņemt kalnos, pabraukāt ar e-baiku, ņemat. Vienkārši ņemat. Es šobrīd braucu augšā kalnā. Es pielieku minimālas piepūles, un pie tam tas vēl ir automodā. Minimālas piepūles, un es braucu augšā kalnā ar riteni. Tik viegli, tik patīkami, tik forši. Un tie skati, un tie meži, tie skati. Izskatās nereāli smuki. Nereāli krūti. Vajadzēja paņemt stiprinājumu uz ķiveres un uztaisīt kaut kādu timelapsiņu vai kaut ko tam līdzīgi. Atkal aizmirsu. Ne pat aizmirsu, pat neiedomājos. Kāpēc? Braucu tak ar riteņiem. Nezinu kāpēc, bet izskatās nereāli krūti. Reku Ribiks. Ribikam ļoti izskatās patīk e-baiks. Izskatās tev ļoti e-baiks patīk. Jā. Hello. Braucam cauri pilsētnei. Ļoti smuks rauds, pa kuru braukt. Rītīgi forši. Te vēl zirgi vēl kaut kur ir arī. Re, kur ir kalns pa kreisi. Paskatieties, uz cik viņš ir liels. Un tur galvenais, tas baltais, tas ir sniegs. Bet tajā pusē nav sniega. Tur viss zaļi šādas te mājas. Visur apmēram vienāda tipa tādas mājas. Ļoti smuki. Paskatieties, kas tur tālumā. Kalni ar sniegu un tur vēl mākoņi. Tā kā pasakāja, tu brauc un tu pilnīgi netici, kur tu atrodies. Draugi, ja gadījumā vēl domājat ceļot vai nē, ceļojiet. Tas ir nereāli smuki. Braucam jau kaut kādu stundu varbūt. Joprojām ļoti smuki. Safilmēju kaut kādus kadrus ar telefonu, tāpēc, ka tā bija vienkārši vieglāk. Ļoti skaisti. Šitāds asfaltais ceļš. Turpat bija vēl labāks segums iepriekš. Gotiņas. Un pa šādu ceļu starp kalniem augšā lejā arī braukā. Ļoti labi, ka ir e-baiks, vai kā viņu sauc. Tāpēc, ka braukt kalnā ir ļoti viegli. Visiem iesaku džekiņas, visiem iesaku. Tā, man te kaut kāda govs pa vidum ir.
O, tādas viņas dusmīgi. Dusmīgi izskatās. Te var redzēt, ka nekas nav pļauts un viss ir apēsts. Pasāc mums priekšā nāk. O! Mēs esam tikuši veiksmīgi līdz ezeram. Šeit ir ļoti smuki. Bijām arī tur, tālāk ir zirgi. Bijām arī pie zirgiem. Nenofilmē īstenībā, kā es un tu kasījām zirgu. Tagad mēs sēžam te pat pie ezera. Šo ezeru sauc Formanzī. Es redzu, ka tur apakšā ir makšķernieki. Viņi reāli makšķerē. Viens ar sačuku staigā. Un otrs ar makšķere kaut ko makšķerē. Ļoti interesanti, ko te var noķert. Tas ūdens ir tik zils. Mēs iesim lejā pie viņa. I don't know. Ričāks būs jāstāv. Kā tur var noiet. Tur ir taciņa lejā, mēs varam atstāt augšā riteņus un noiet lejā. Šitie mūsu draugi zirdziņi. Mēs jau minūtes 10 atpakaļ viņus kasījām. Pamēģināšu vēlreiz pakasīt, ja viņš mani atcerās un nebūtu dusmīgs. Čau! Nē, laikam nenāks. Nu, es baigi riskēt kasīt viņu negribu. Ja nu viņš pats pie mums. Mēs iepriekš tur stāvējām un viņi paši pie mums atnāca un prasīja, lai mēs viņus pakasam. Nu, tagad viņš ir aizņemts. Tagad viņš ir aizņemts ar darbu. Viņam vajag... Viņi tagad ir aizņemti. Viņam vajag pārēst. Oguriņu pakasīja.
te jākāp ir uz šitādiem te klucīšiem, lai tiktu pie ūdens. Rebeka baidās. Es vikings esmu. Man nav ko baidīties. Vau! Cik tīrs ūdens. Šit tik augsts. Te varētu timelapsiņu uztaisīt. Te arī uztaisīsim timelapsiņu. Līdz ezeram laikam uz pašu apakšu. No šīs puses neiesim, varbūt noiesim tur apakšā, kur šitā noiesim, tāpēc, ka no šīs puses izskatās, ka ir tuvu. Realitātē tur līdz viņiem riktīgi tālu jāiet. Plus arī nevar zināt, kādi tie cilvēki ir. Ļoti gribētu tos pajautāt, tā kā, lai, ko jūs ķerat, parādat, kādas jums ir zīvis vai ne. Un tā, bet negribās arī traucēt. Plus, rītdien man ir paraglidings, un pēc paraglidinga mums ir tur kaut kāda vēl atrakcijas, un tad mēs vēl brauksim makšķerēt. Un to, ko mēs noķersim, to turpat uz vietas arī pagatavos. Līdz ar to makšķerēšana arī būs. Kaut kas saistīts ar zivīm arī būs. Ļoti skaisti. Ļoti skaisti. Nevis ļoti skaisti, bet šausmīgi skaisti. Vispār neiedomājami, ka kaut kas tāds vispār pastāv. Šveicē arī bija ļoti skaisti, bet šis pārspēja Šveici. Šie skati ar zirgiem, mazām upītēm, ezeru, kalniem pārspēja. Skatieties paši. Mēs esam veikalā, veiksmīgi nobraukājušies ar riteņiem, tagad iegājuši veikalā. Te ir tik daudz viss, kas ir interesants, kaut kāds chill iced tea. Čilo iced tea. Te visas cenas ir eirikos. €1,29. Par buņģiņu. Cik mums Latvijā ir arī apmēram? Kaut kāda cola lemon zero. Cola lemon. Ok, interesanti. Reku limonāde. Almandler. Koči vajag atrast vinčikus. Tas ir laikam svarīgi, vinčikus atrast. Un kaut kādus suvenīrus. Pastīsimies, kas labs ir veikalā, un tad dosimies uzēst kaut ko pilsētā. Jo pusdienas mēs esam veiksmīgi nokavējuši. 3,50 bija smūtī maksā. Ābola sula litrs €2. Cenas ir dārgākas. Bet Red Bulls tad citu €69. Kas mums Latvijā, man liekas, mazais Red Bulls maksā, man liekas, ap 2. Monsterīši ir. Monsterīši arī €69, 0,5. Aha, 0,25 €69, tas ir dārgāks. Te ir visādi dažādi vīni, kā redzat, šāds, te ir milzīgs klops ar vīniem, te vēl visā kaut kāda gin tonika, vesels komplekts ir. Man nav ne jāsmas kādu vīnu ņemt. Ja man būtu Jurkam jāpērk vīns, tad es ņemtu vīns Juris. Bet Jurim es nepirkšu vīnu. Kamēr meklēju kādu, kas palīdzēs man ar vīniem, atradu šitādus te vodkas, laikam šnaps. Tas laikam ir kaut kas līdzīgs vodkai. Paņēmu divas, vienu patēvi un vienu sev uz mājām. Redzēs, kā garšos. Mēs esam atnākuši uz kaut kādu kafejnīcu vietējo. Gribēju šniceli, bet afternoonā laikam šniceles nav, ja? Bet tā saprotu. Būs jāņem kaut kāda vietējā pizza laikam, es nezinu. Rebeka ņems burgeru ar vistu. Maksā... Ar vistu, bet ar visu. Ar visu? Ar friškām salātiem. Īstenībā laba izvēle. Bet te īstenībā nekā nav tad. Moš pizza labāk. Which one is better? Burger or pizza? It depends. Depends. You can make one burger, one pizza. Okay, one burger and one pizza then. I will bring you a sheet. There you can put all the ingredients that you want to have on the pizza. Ok. Paņēmu bikolu. Kāda izskatās bikola? Normāli puslitrs. Jā. Skati. Normāli. Ok, tu vari paņemt pizzu. Tu vari sarakstīt pats, ko tu gribi uz šīs pizzas. Viņa saka, ka kas tur bija? Siers un tomātu tā mērķis uzreiz ir. Šito visu es pats varu izvēlēties. Tā, rukolu vajag. Tā, šito.
Nē, nekāds ananās. Šito? Nekāds ananās, nē. Labi, sāksim no augšas. Salāmī, hem. Hem bija tā kā beko. Šķiņķis. Yes, ja? Tu jau ēdīsi. Labi, es ēdīšu. Mēs varēsim padalīties. Gan jau burgeri neapēdīšu. Protams, padalīšu. Šo arī es maksāju. Tu maksā, ok. Tā, ham, ok. Onions obligāti. Chili peppers. Vajag chili peppers? Ir peppers. Jalapeņo? Nē, nav. Chili peppers. Paprika. Olīvas. Kas ir artičokļas? Nē, Zivis kaut kāds? nē. Tādi balti. Ok, šampiņoni, jā. Sēnītes, jo. Ko tu man jautā? Tuna nē, mozzarella. Mozzarella var. Kornē. Ananās, Kas ir kapers? Kapber. Jā, ananās. Tie ir tās pretīgās bumbiņas, kas bija Šveicē sendvičā. Atceries? Nē, Tādas pretīgas. Labi, tad nē. Čīs tad. Rukola, roket. Rukola, Rocket. garlic, chili oil. Nē. No tā. Tev, ka Man tur būs mērcīta džekiņi. Paņēmu ham, onions, kas tur vēl ir, chili peppers, mushrooms, mozzarella, cheese, rukola un garlic. Mums ir atnesuši ēdamo, reko ir mana pizza ar visām manās sastāvdaļām, ko es pasūtīju. Un reko Rebekas burgers. Un atgana, lai Rebekas burgers izskatās ļoti labi. Obligāti bildīts jāuztais.